Kristap, ļoti bieži mums šeit ir sarežģītas spēles Daugavpilī. Kāpēc šoreiz iznāca vieglāk? Es domāju, ka mēs nopietni gatavojāmies. Tas arī parāda šodien uz laukumu, ka mēs nedavām viņiem elpot un tā kā piespiedām viņus. Un arī ļoti svarīgi bija realizēt momentus, jo ātrāk realizēt, jo mums bija šī nesarežģījām to spēli, teiksim tā. Varam teikt, ka bija tāds uzdevums ātrāk gūt vārdus pēc iespējas, jo sākām ļoti aktīvi un cilvēki, es domāju, tribīnēs arī redzēja, ka ar tādu lielu agresivitāti un jaudu. Jā, protams, ieslēgt jaudu jau vajag no pirmajām minūtēm, jebkurā spēlē. Jā, šoreiz mums tas sanāca un esam ļoti priecīgi šodien. Otrā puslaika sākumā gan tev arī vajadzēja tā nopietnāk pastrādāt, cik sarežģīts bija tās epizodes. Tā bija tāda situācija vairāk uz reakciju. Labi, ka es biju nomodā tajā situācijā un labi, ka tā, teiksim tā. Jā. Vairākas sausās spēles tev. Tu pats šajā spēļu ritmā, virslīgas ritmā arī jūti, ka spēlē aizvien un jūties aizvien labāk? Jā, protams, jo vairāk tu spēlē, jo komfortablāk tu jūties, bet es uzskatu, pieņemsim šīs spēles uz to tas ir viss komandas darbs, ja mēs ļoti labi spēlējam aizsardzībā un visos komponentos, tā kā paldies komandai. Paldies tev. Paldies jums. Paldies komandai, šeit.